Sveiki! Kas jauns šonadēļ Jelgavas sportā? Šodien, tas ir trešdien, 13. maijā, 7. vakarā notiks skriešanas koptreniņš. Un būtiski, ka notiks arī lietus laikā, pulcēšanās Pastcelā, slidotavā ielīst lietus. Un apmeklējot 10 koptreniņus var iegūt bezmaksas dalību Jelgavas nakts pusmaratonā. Ceturtdien, 14. maijā notiks Zemgales reģiona atlases sacensības peldēšanā MT3 grupā. Un brīvdienās gan diezgan daudz pasākumu. Sestdien, 16. maijā galda tenisa sacensību bērniem un jauniešiem 5. ir noslēdzošais posms. Sestdien un svētdien skvoša turnīrs. Sestdien šķēpmešanas sacensības ar nosaukumu olimpisko čempionu Ineses Jaunzemes un Jāņa Lūša memoriāls. Tāpat sestdien un svētdien Latvijas čempionāts spinningošanā pilsētvidē pirmais posms. Svētdien, tas ir jau 17. maijs, krosmintona sacensības. Un vēl svētdien 5. vingrošanas koptreniņš. Dalība bez maksas, tāpat kā skriešanas koptreniņā, un nav arī iepriekš jāpiesakās. Un mazliet ieskriešu arī nākamajā nedēļā, pirmdien, 18. maijā, būs sacensības 1. un 2. klašu skolēniem mazās stafetes, kas tā pavisam īsi. Ja interesē vairāk, tad spied www.jelgava.lv, atrodi pasākumu kalendāru un izpēti. Tiekamies!